visiem manā UB Moto kanālā. Nu, ko šodien būs atkal mums interesants video, varbūt kādam patiks, varbūt nē. Bet man tā lieta interesē, un tāpēc arī domāju uztaisīšu šo video. Šodien mums būs tēma, keramika. Šodien liksim uz diskiem keramiku, jo man diski ir nokrāsoti, svaigi. Vienīgais, kas man jāizdara, ir jātauko un var likt virsū keramiku. Parādīt gribēju, kā es to darīšu. Bet to lietu apmēram es zinu, kā to dara, un gribēju parādīt jums, kā tas viss darāt. Varbūt kādam tas viss noderēs. Tā kā jā, varbūt, ja patiks vidīgs, uzliekam laiku, abonējiet kanālu, kā saka, un laižam skatīties, parādīšu, kā tas viss darās. Tā kā, davai, aiziet. Likt keramiku, parādīšu, ar ko jāsāk, ko nē. Tā kā jā, sākumā ir ar kafiju jāiedzer ir, un tad jau var ķerties klāt. Lielām mums vajag rekur attaukotājs, tīru lupatiņu, un sāksim attaukot šo te disku. Jā, arī diskus vajag, ja jūs gribēt likt keramiku, jā, piemēram, ja diski ir uz mašīnas vai netīri, viņus vajag obligāti, vajag rītīgi nomazgāt ar kaut kādiem līdzekļiem, lai vienkārši piķi vajag. Piķa noņēmēji ir speciāli arī diskiem tīrītājs. Es arī iegādājos šāds te rekur, returners. Tu viņu uzpildu pagaidi, baigi labi ņem nost visus tos putekļus no bremžu diskiem, visu noņem nost, viņu vajag rītīgi nomazgāt. Noteikti daudziem jautājums arī, kāpēc vispār diskiem jāliek ir keramika, kāpēc? Man uzskati ir tādi, kā saka, lai mazāk līp putekļi klāt un lai mazāk, lai vieglāk ir nomazgāt. Putekļi, kurā gadījumā lips viņiem klāt, bet viņus vieglāk būs nomazgāt un nebūs tie nosēdumi no bremžu tiem klučiem. Un es izmantošu reku šādu te keramiku no Geone. Keramika Rim Coating Evo Rim. Šāds te rekur mums viņš izskatīs, parādīšu tikitās. Tā reku mums ir šitāda te iztās keramika. Te ir iekšā aplikators maziņš. Šāds te. Kā arī mikrošķiedras lupatiņas, ar kurām mēs arī klāsim virsū. Tas būtu tā, šāds te mums ir komplektiņš. Jā, un es saku to keramiku likšu tikai tāpēc arī, ka diski ir nokrāsoti. Nav viņiem nebijuši vēl nekāda netīruma, nekas jau būtu tur jāmazgā, jāņemās viņiem. Es laikam to keramiku varbūt ar neliku, viņi nebūtu jauni, kā saka. Jauni lietoti, jā, bet tādi apskrāpēts tādiem es neliku keramiku. Šitādiem ir jēga uzlikt keramiku, lai ilgāk, vieglāk mazgājās, un paši ziniet, melna krāsa ir grūtāk mazgāt nekā, piemēram, kaut kādas sudraba. Tā kā tālūk, tā kā neko es sākšu laikam ar aizmuguri, jo arī es pirmo reizi liekšu, nezinu, kas te kā būs, un ņemšu pa mazam gabalam šitādam, kaut kur apmēram, jo viņi ir reāli jāuzliek, un pēc pusminūtes ir jānoslauka. Tā kā kaut kā tā kā mēģināšu kaut kā uzlikt kameru, parādīt, kā tas viss notiek. Jā, un pirms tā visa pudelīte mums ir jāsakrata. Kā instrukcijā minēts, bija arī jābūt vismaz kaut kādiem 10 grādiem ir. Bet mums ir, mums ir 12-13 grādi, kā redziet, tā kā jā. Tā kā neko, es tagad nolikšu kaut kā kameru un tad jau skatāmies, kas mums te sanāks. Esam sakratījuši, rekad aplikātoru uzliku šitā te, šīs tās. Un tagad vienkārši klāsim virsū un obligāti cimdiem jābūt. Un arī tīrai mikrošķiedras lupatiņai. Tā kā mēģināsim tūlītās pastīsimies, kas te notiek.
Un neko, šādi te mēs pilinām virsū viņu pa pilītei. Daudz nevajag vienkārši, un tagad vienkārši pa mazam gabalam vienkārši rīvējam viņu. Ņemsim par tādam mazam gabalam. Nu, apmēram es nogāju, pagaidām kaut kāds 20 sekundes, 30 un viss uz laukam nostiņu. Jau bišķiņi sāk žūt. Var klausīt nostiņu. Griežam lupatu riņķī un atkal. Neko, tādā garā mēs atkal uzliejam viņu. Un turpinām ņemt nākamo gabalu atkal. Un nekas sarežģīts te nav. Un slaukam nost. Mēs esam nogājuši visu iekšpusi. Cik te var redzēt, vai nevar. Gaisma spīd vai nespīd. Disks ir palicis tāds tumšāks, tā kā spīdīgāks. Ar visu te nogāju. Un tagad jau neko, tagad ir jāķerās šitai pusē klāt. Un te ar aplikātoru gan mēs neiesim. Es domāju, sieša lupat, jo reāli nevar visas šķirbiņas iziet, bet, nu, paprovēs, kā te būs ar šitu. Var arī sākumā ar aplikātoru. Tā jāmēģina kaut kā pa mazam gabalam. Ja viņš jau uzreiz ar aplikātoru, it kā arī var visu izdarīt. Vienu disku uztaisījām. Kaut kā tā ir parādīja pašu procesu, kā tas notiekās. Tā kā jā, nu, šādi mums izskatās tagad. Spīdēja viņi pirms tam jau, bet man liekas, tagad vēl vairāk spīd. Tā kā jā. Tā kā pa lielam nav nekas sarežģīts. Lupatiņa tas. Un tikai, kā saka, lietas virsū pagaida un slauka nost, bet es domāju, patestēsim, tā kā uzliks uz mašīnas tos diskus, kā tie putekļi lips un kā mazgāsies. Bet kā man ieteica, šī keramika ir ļoti laba, tā kā vismaz sezonu noturēsies un es domāju, ka būs viss ok. Kaut kā tā, jā. Tā kā es tagad arī ķeršos vēl pārējiem diskiem klāt. Un tā, reku mūsu diski gatavi visi. Patika, Viģiks, uzliekam laiku, abonējiet kanālu. Tā kā šitas bija tāds mazais Viģiks. Tā kā jā, varbūt rakstiet komentārā, vai ir kāds izmantojis
šito keramiku. Jā. Tā kā kaut kā tā kā tiekamies nākamajos vidīkos. Davai, čau!